Var citus aplipināt? Jā, tātad, ja ir aizdoms par kādu infekcijas slimību, tad, piemēram, zirgu gripa, rinopneimonija, ir sevišķi zirgiem, kuriem ir paaugstināta temperatūra, un tad viņi izrāda vēl infekcijas slimību pazīmes, tad, lai pasargātu citus zirgus, kas šeit atrodas, viņi tiek ievietoti izolatorā. Uz izolatoru mēs ejam ievērojot visus biodrošības principus, tas ir ar halātiem, dezinfekcijas paklāji, bahilas, cepurītes, cimdi, jā. Bet jums arī tur vajag citas ķeras, tad citas dakšas, tā arī ir. spaiņas. Arī zirgkopēji ģērbjās, velk šos vienreiz lietojamos halātus, iet ar bahilām iekšā. Un viņi vienmēr šos izolatoru boksus apkopj pēdējos, lai samazinātu šo pārnešanas risku. Un cik ilgā laikā vispār zirgs atvesaļos no tādas gripas? Ir tāds smags gadījums atbrauc. Tas ir ļoti individuāli. Arī jautājums, cik spēcīga ir paša zirga imūnsistēma. Bet lielākoties jau tas ir pāris dienu jautājums, ir šis augstais drudzis. Un tad jau palēnām drudzis samazinās, bet paliek kleps varbūt un izdalījumi kādu laiku vēl. Bet, tas vidēji var aizņemt, protams, vairākas nedēļas, bet jāskatās ir individuāli. Un kas ir tas vidējais zirga vecums, kurš parasti visvairāk slimo? Jaunzirgi vai tomēr vecāki zirgi? Nav tāds noteikts. Katrai vecuma grupai ir savas raksturīgās saslimšanas. Mēdz būt, tad šo jautājumu būs grūti atbildēt. Tad mums ir pamatā 2 operāciju zāles. Viena ir nosacīta sterilā, viena ir nosacīta nesterilā, bet pamatā visvairāk noslogot ir tieši šī operācija zāle. Lai tā īsumā saprastu to procesu, tad kad zirgs ir sagatavots operācijai, tad viņš ir nosvērts, ir savilkti medikamenti, ir ievietots intravenozais kateters, ir sagatavots jau primāri operācijas laukums. Tad, kad viss tas ir gatavs, tad zirgs tiek ievietots šeit nogāšanas boksā, šo sauc par nogāšanas boksu. Un tad šeit zirgam tiek iedota sedācija un arī anestēzija. Zirgs apguļās, un tad ar telferu palīdzību, tur ir ceļamkrāns, viņš tiek uzvilkts augšā un ievilkts tālāk operācijas zālē. Tur ir operācijas zāle. Jā, mēs aiziesim apkārt, varēs redzēt, kā tur mazu šķirbiņu tikai var redzēt, bet aiziesim apkārt, tad redzēsim pilno skatu. Un tad viņš ir otrādāk, viņš ir kājām gaisā. Viņš ir kājām gaisā, un tad viņš tiek ievilkts operācijas zālē un pozicionēts uz galda un pielikts pie inhalācijas anestēzijas. Viņam asins nesatek galvā, tur viss? Tas ir uz pāris sekundēm. Viņš tiek ievilkts un uzreiz nolikts uz galda, tad viņš guļ vai mugurguļā vai sānu guļā, kā tas ir vajadzīgs katrai operācijai. Un tad, kad operācija ir beigusies, tad atkal zirgs tiek pacelts ar kājām augšā un ievilkts šeit pamošanās boksā.